brauca koklētājs pa jūru. Kā gadījies, kā ne, vēja grūdienis iegājas koklētāji ar visām kopēm jūrā. Nu pēl, nu mocās, beidzot noslīkst jūras dibinā un ierauga kaut ko spožu. Pieiet tuvāk, varana pils no tīra dzītara un citiem dārgumiem. Nu prāto, vai iet iekšā vai nē? To pašu brīdi atveras durvis un daiļas meitas iznāk vainagiem galvā. Ko baidies? Nāc iekšā! Tā ir jūras mātes pils, te tev ļaunums nenotiks. Ieiet iekšā! Ak, tu brīnumi! Tavi brīnumi! Pati jūras māte nāk pretī. Pakoklē, puisīt! Bet melnupe čukst ausī. Nekoklē, nekoklē, puisīt! Citādi jūras māte sāks līksmot un diegt, bet tad jūras ūdeņi nemierā iekustināsies, pacelsies pār kāpām un noslīcinās vai visu pasauli. Bet ja māte nelaistu tevi, tad savelc stīgas tik stīvi, ka uz pirmā grūdiena pārtrūks. Koklētājs paklausa. Savelk stīgas labi stīvas, un kā nu būtu sācis, pārtrūks šīs. Vakarā jūras māte dodas pie miera. Arī koklētājiem jāiet gulēt jūras mātes meitu istabā. Šīs meitas koklētājiem visas labi patīk, bet viena, tā čukstētāja, it īpaši. Mani sauc par melnupi. Gulēdams negriez muti un acis uz manu pusi, citādāk mirsi. Labi, koklētājs arī nedara tā un drīzi aizmieg. No rīta atmodies. Kas tas? Šis atrodas uz Melnupes krasta zaļā zālē ar visu savu kokli.